Man vajag sešpaku, es gribu presīt uz Ziemassvētkiem. Es jau saprotu, ka šeit mums būs diezgan grūtāk un ilgāk jāstrādā, tikai tāpēc, ka ir jāmaina tā domāšana. Kurš ir tas grūtāk trenējamais muskulis? Tas ir pacietības muskulis. Mēs neesam gatavi tam procesam. Tas, kā ķermenis izskatās, tas ir tikai bonus tam. Podkāsts tapis sadarbībā ar Akvila, dabīgs minerālūdens visai ģimenei un profilu olbaltumvielām bagātinātajiem produktiem. Čau! Mēs turpinām, un šodien ļoti praktiski par tavu svarīgāko lietu, kas tev ir par tavu ķermeni, par to, kas mums būtu jādara kustības kontekstā, lai uzturētu savu ķermeni fiziski labā formā, ne tādā, lai mēs kāptu uz skatuves, sacenstos bikīnī sacensībās, bet tādā, ka tu spēj dzīvot ilgi, kvalitatīvi un veselā ķermenī. Jo pēc pētījumiem statistika rāda, ka cilvēki, kas nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, slimo 3 reizes retāk un 3 reizes īsāku brīdi. Un šeit arī pēc atzīšos, pēc ļoti ilga laika, pagājušajā sezonā es jums varēju teikt, ka es neatceros, kad es esmu slimojis. Šajā sezonā mani noķēra arī tāds vīrus, kāds mums te apkārt par Rīgu ceļoja. Bet tas, ka tas man bija apmēram tikai 3 dienas augstā temperatūra, ko varētu saukt par gripu, cilvēki īsti tā kā varbūt neticēja, vai tas, kas man arī vīrs teica, tam man vajadzētu pieteikties Ginesa rekordam par ātrāk pārslimoto gripu, bet tas ir vienkārši praktiski, ka tajā brīdī, kad tu esi slims, tava imūnsistēma spēj cīnīties ar to vīrusu, kas ir ienācis iekšā. Tavs ķermenis ir daudz spēcīgāks, līdz ar to tās nav 2 nedēļas. Un arī ļoti praktiski par to, ko tev darīt, tad, kad tu saslimsti, nevis uzreiz kāds es esmu nabadzīgs saslim un tagad ēdīšu tos saldumus, visus tos neveselīgos ēdienus, jo es jau tā slikti jūtos, tu tā tieši paildzini savu slimību. Tas pirmais protokols, ko darīt, pilnīgi pāri svītra cukuram, tāpēc, ka cukurs veicina iekaisuma procesus, jau ir iekaisums tavā ķermenī, tu esi slims, tu vēl lej tā kā degšķidrumu virsū tam ugunskuram, to noteikti, ka nevajadzētu darīt, un tas ir tieši tas protokols, pie kura arī es pieturējos šajā sezonā, kas izjauca manu statistiku, neesmu 5, 6, 7 gadus pat arī slimojis, bet tiešām, ka tās bija 3 dienas, lielākoties ir pateicoties tam protokolam, pie kura tu pieturies. Pirmkārt, tas ir visu pārējo laiku, protams, kurā tu saproti, ka tai kustībai ir jābūt regulārai. Tūlīt arī parunāsim par to, ko nozīmē regulārs, kā arī tajā laikā, kad tu esi slims, tu palīdzi tam savam ķermenim. Ja? Nevis tieši otrādi, viņš ir jau tā zemē, tu viņam vēl spēr. Jo tam, kam vajag to cukuru un tos pusfabrikātus un tās neveselīgās lietas, tas ir tavam prātam, ne jau tam ķermenim. Ja? Un lai arī ķermenis un prāts ir savstarpēji saistītas lietas, ar to prātu ir daudz grūtāk sarunāt kā ar ķermeni. Jo ķermenis jau īstenībā diezgan labi saprot, ko tam gribās, kā tas jūtas labi un kas ir tieši pretēji, kas tam atņem enerģiju, kas mums neliek justies labi. Ja reizēm arī saka, kā bija, tu tā kā labi, tu brauc mājās, apēd to McDonaldu, protams, dzīvē var būt atkāpes, mēs varam dzīvot 80-20% dzīves stilā, no kura 80% tu dzīvē jau pilnvērtīgi saproti to savu šķīvīti, cik tev tā ir jāuzliek, kas tev ir jāapēd, kas vispār var būt ļoti garšīgi un arī interesanti. Tas nenozīmē, ka tā ir tāda plikā vista ar salātiem un griķīšiem, kas ir jāēd katru dienu. Mēs varam ēst arī veselīgi, pilnvērtīgi un arī garšīgi atrast alternatīvas arī našķiem. Un tad tu saproti, ka tas ir tas, ko tu uzliec uz sava šķīvja visas dienas garumā. Tas, ko tu nedari, tu tajās dienās nesēdi līdz 1 naktī. Arī tās dienas, tad, kad tu jau sāc justies labāk, tu līdz 1 naktī nesēdi arī pie šīm digitālajām ierīcēm, neskaties seriāls, jo miegs ir tas laiks, kurā tu atjaunojies. Ja tu atņem no sev šo tik ļoti spēcīgo instrumentu, kas ir atjaunošanās laiks miegā, tad mēs nevaram gaidīt, ka mūsu ķermenis būs vesels ātrāk. Tātad tajā laikā, pirms tu esi slims, tu pieturies pie šī principa, 80% dzīvoji pilnvērtīgi, kustos, 20% lai tā ir tava cielaviņa. Tas Svetlānas cepumiņš, vai tas to droši vien tikai no 89. gada cilvēki, es atpazīstu, kas ir Svetlānas cepumiņš. Vai tas ir kaut kas cits, kas tev garšo čipsi, vienalga, kas aizbrauc ciemos, nesit ārā tai mammai no rokām to kūku, nesaki tiem draugiem ārprāts, kas tas ir, kā jūs te ēdat tagad tās picas, cik neveselīgi. Tu vari droši integrēt un iekļaut arī šās uzkodas savā dzīvesveidā, lai gan cilvēki, kas sāk pievērsties ēst veselīgāk, meklē alternatīvas, izvēlas alternatīvākus našķus, drīz vien saprot, ka, īstenībā man tie našķi nenāk, tāpēc, ka man garšo, bet tie kaut ko lāpa ciet. Vai lāpa ciet kaut ko emocionāli, vai tīri fiziski lāpa ciet to, ka tu neesi pilnvērtīgi paēdis, to, ka tev ir kaut kāds nogurums kopējais jaunajām mammām un tiem, kas strādā naktsmaiņās. Man ir lielākā tāda
mīlestība un kā lai to pasaka, negluži žēl, bet es pat esmu bijusi arī jaunā mamma, kur cēlās apmēram 10 reizes naktī. Nu, par kādu enerģiju un miegu tu vari runāt, kad tu esi vienkārši visu nakti bijis nomodā. Tev nav tāda viena nakts un diena, tur vienkārši 24, pat arī nē, tev ir vienkārši laiks. Tāpēc, ka tad, kad tu vari pagulēt, tu paguli. Tas ir cits izņēmums, bet lielākoties tu jau saproti, ka tās enerģijas nav, tāpēc, ka nav bijis miegs. Ja tā tu saproti, ka tu esi slims, tu izvēlies, iedod sev šo atjaunošanās laiku, tu neēd lietas, kas tavam ķermenim veicina iekaisumu, kā arī palīdzi tam labajām baktērijām, kas ir tavā vēderā, kuras ir priecīgas gan no pilnvērtīga un veselīga uztura, kā arī, protams, no kustības un no kopējās tās vielmaiņas darbības. Jo tieši 70% tavas imūnsistēmas dzīvo tavās zarnās, ja? Tieši vienā zarnas daļā. Un ja mēs gribam tā aiziet ļoti anatomiski un mazliet pretīgi, ja, tad tu saproti, ka tavas zarnas, cik pretīgi, ar bērniem runājot bieži, kad viņiem sāc runāt par to, ka te ir 7 līdz 9 metri zarnas iekšā tavā vēdrā, jo liekas, fuj, ko, bet tā tas reāli ir. Un tur iekšā dzīvo pavisam vēl citi organismi, ja, kas mums ir baktērijas, kas ir dzīvas, un no tā nevajag baidīties, par to nevajag baipstīties, to vajag apzināties. Jo, principā, cik veselas ir tavas un laimīgas tavas baktērijas tās zarnās, tik arī laimīgs būs tavs kopējais ķermenis. Un ja 70% imūnsistēmas dzīvo tieši tur, tad kādā veidā mums barojot tās baktērijas savā vēderā ar cukuru, ar čipsiem, uzdzerot vēl kaut kādus saldinātus dzērienus, kā tā imūnsistēma var būt laimīga, tad ja viņi visu laiku cīnās ar tiem ārējām toksiskajām lietām, kuras mēs izvēlamies iekļaut savā ikdienas uzturā. Un tie nav 20% atkāpe, ja? Vai, teiksim, dažreiz cilvēki pat saka, tu zini, es pat arī negribu, ja es regulāri ēdu tās Svetlanas cepumus, tad jau man veidojās cukura atkarība. Un tā ir ļoti nopietna lieta, par kuru mēs runāsim nākamajā, varbūt ne nākamajā, bet šajā sezonā noteikti, par to, ka tā ir atkarība. Viens ir tas, vai es apēdu to savu saldumiņu, saldo lietiņu, tāpēc, ka, hei, izskatās garšīgi, es gribētu, vai es vienkārši stopēju visu, kas ir salds, tāpēc, ka tam ir kaut kāds iemesls. Un tieši šīs baktērijas, kas ir arī mūsu vēderā, ļoti diktē to, cik daudz tu gribēsi. Īpaši tās ir lielākoties saharolītiskās baktērijas, ja mēs gribam aiziet tādā ļoti neinteresantā tēmā, bet pirms tu slēdz jau projām domājot, ka tūlīt būs kaut kāds mikrobioma lekcija, tev ir jāatcerās tikai tas, kā es arī to stāstu bērniem un skaidroju, ka tie ir mošķīši mūsu vēderā un viņiem tas ļoti strādā. Starp citu, šo jūs varat arī ar saviem bērniem, iespējams, šobrīd to var arī bērnam atskaņot. Mierīgi šajās epizodēs nav. Man liekas, ka rupjas vārdus beigas nelietoju, tos var atskaņot arī bērniem, un es zinu, ka jauni cilvēki arī klausās, jo tas, kādus mēs paradumus šobrīd ieliekam bērniem, jauniem cilvēkiem, un arī kādus mēs paši būvējam, uz tā arī mēs balstāmies. Kāpēc tad ir tā, ka tu esi bēdīgs, tu jūties skumji, ja mēs paņemam to saldumiņu? Tāpēc, ka tu esi pieredzis no tā saldumiņa, tev ir dopamīns smadzenēs, es jūtos labāk. Bērniņš raud, končiņa, rekur, lūdzu neraudi. Ja, tie ir ieradumi, kurus mēs pieredinam, no kuriem pēc tam ir diezgan grūti tikt vaļā. Tāpēc, ka tu esi pieradis sevi nomierināt, ja, un noslāpēt tās savas kaut kādas sliktās emocijas un savas bēdiņas ar saldumiem. Pirms mēs turpinām, neaizmirsti padzerties. Tev ir nepieciešami 30 ml ūdens uz katru savu ķermeņa kilogramu. Es izvēlos, jau nemainīgi, kuro gadu, Aquila, dabīgu minerālu ūdeni visai ģimenei. Un tad ir tās baktērijas, tie mošķīši mūsu vēderā, kuriem ļoti patīk. Ir tādi, kuriem ļoti patīk tas cukurs un tās visas šāda veida lietiņas. Viņi viņas ēd, sēdās, no viņiem paliek blakus produkti, kas arī veicina tālāk iekaisums mūsu procesā. Un viņas prasa vēl. Ja, kā es jau teicu, tā ir dzīva, tas ir tie dzīvi organismi, kas starp citu bija ātrāk par mums. Ja, tātad pirms radās cilvēka šūna, bija baktērijas. Mums domāt, ka tam nav nekāda saistība ar to, kā mēs jutīsimies, dzīvosim, kāds būs mūsu kopējā veselība, tas jau ir absolūti 2000 jau senais gads. Ja? Tas jau sen ir tādā uzturzinātnē, tas ir absolūti tiek pierādīts arvien vairāk un vairāk. Šobrīd tiek manipulēts un visādi domāts, kā mēs to pat varam palīdzēt cilvēkiem, izmantojot šīs baktērijas. Bet tas, ko ir svarīgi atcerēties, ka tur ir tādas, kurām ļoti patīk visi šie pusfabrikāti, kurus mēs ēdam. Un ir tās, kuras mums ir jāpabaro, kuras parūpēsies par to, ka mūsu organismā būs labāka veselība un arī mūsu prāts būs gan skaidrāks, gan veselāks. Tad to arī, kad tu esi saslimis, atceries, ka tev ir jāpabaro šīs labās baktērijas, kuras mēs varam barot ar pilnvērtīgu uzturu, ar fermentētiem produktiem, protams, arī šķiedrvielām, un tu pat vari dzert vienkārši kefīru, tu vari dzert kombuču. Tu vari dzert rjaženku ēst, tu vari biolakto skābmaizes, starp citu arī ir fermentēta lieta, kimči, skābēti kāposti.
Ja šīs visas lietas ir fermentētas, kas patiks tavam vēderam. Un, ja es atgriežos pie kustības, jo, kā jau jūs redzat, es runāju tā kā brauktu uz Daugavpili caur Liepāju, tad atgriežoties pie kustības, tu zini, ka tā kustība ir tas, kas arī veicinās to, ka tu būsi vesels ātrāk un 3 reizes mazāk slimos. Tas ir pierādīts. Es to ne tikai tagad teorijā, to es arī praksē absolūti redzu, kā tas ir. Kā šobrīd, kāds ir mans dzīvesveids un kāds bija tad, kad pirms tiem jau tālajiem 8 gadiem, kad es strādāju birojā, 9 stundas un dažreiz pat arī vairāk stundas piekdienās. To stresu veldzēju, jeb nomācu ballītēs, tepat vecrīgā, tepat, kur mēs tagad ierakstām podcastu, te es piekdienas, sestdienas vakaros arī kaut kur te planēju pa šajieni, ka tu to stresu kokteiļos, ja kaut kur slīcini, neizgulies, ēd to, kas pagadās, protams, nākamajā dienā, kad tu esi ballējies. Nav tā, ka tev gribās pamosties, iet izskriet, ja tur tagad savus 4-5 kilometrus paēst pilnvērtīgas pusdienas. Protams, ka gribās visus pusfabrikātus. Un, protams, ka es slimoju 3 reizes biežāk un 3 reizes ilgāk un tā pašsajūta, galīgi. Ja man būtu bijis tajā laikā jāuzraksta, ko mans ķermenis gribētu man pateikt, uzrakstīt vēstulē, es domāju, ka tur būtu ļoti daudz pīkstuļu jāliek pa virsmu, jo viņš nebija galīgi priecīgs par to visu, kas notiek. Un var dzīvot arī interesanti, nedzīvojot tā. Atgriežoties pie kustības, tad kā mums vispār organizēt savu kustību un kāpēc mums vispār vajadzētu kustēties? Viens jau, man liekas, ļoti labs motivators ir tas, ka mēs tiešām retāk slimojam. Cik reāli ir besīgi slimot. Tas taču reāli nav nekas patīkams, ka tev ir jāguļ mājās, tu slikti jūties, pēc tam vēl tas periods, kurā tu atjaunojies, jo tu tā jau jūties slikti tur tās cik dienas, un pēc tam vēl cik ilgs laiks ir, kamēr tu atkal sajūti to spēku. Tad tas jau vien ir liels motivators, kāpēc dzīvot veselīgāk un kustēties. Otrā lieta, ko darīt, tas arī, ko cilvēki tajā brīdī, kad regulāri sporto, atzīst, ka tas nav tikai šis fiziskais ķermenis, un es vienmēr to uzsveru un saku, ka tas fiziskā ķermeņa aprises, ja tā presīta tie muskuļi tonusā un tas, kā ķermenis izskatās, tas ir tikai bonus tam, ka tu regulāri kusties. Ja mūsu primārais mērķis ir, ja man atnāk uz sporta zāli un pasaka, man vajag sešpaku, es gribu presīt uz Ziemassvētkiem. Es jau saprotu, ka šeit mums būs diezgan grūtāk un ilgāk jāstrādā, tikai tāpēc, ka ir jāmaina tā domāšana. Tas nav tā, es aizgāju uz 2 treniņiem, kur ir mana presīta. Un ļoti bieži tā arī ir. Cilvēki sagaida, ka mums ir 2 treniņi un man būs presīta. Bet kā tad ir ar to liekā procenta kārtu, tauku procenta kārtu, kas ir pa virsu tam muskulim? Tas muskulis jau apakšā attīstās, ja tu strādā, protams, ne 2 treniņos, bet mums lielākā problēma un grūtāk trenējamais muskulis, kā jums liekas, kurš ir? Kurš ir tas grūtāk trenējamais muskulis? Tas ir pacietības muskulis. Mēs neesam gatavi tam procesam. Mēs gribam to mērķi, to gala mērķi, un tā ir īstenībā ļoti daudz ko dzīvē. Arī uzsākot kaut kādu projektu vai savu biznesu iespējams, vai kāds grib kaut ko izdarīt, ja? Mēs domājam uzreiz, kā tad būs, kā es tagad sēdēšu uz tās jahtas, dzēršu tos kokteļus, tu jau sapņoji, ja? Kāds ir tas mērķis. Tāpat kā tu uzsāc fiziski kustēties, kaut vai tas ir spēlēt pedlu. Pedls gan, starp citu, ir ļoti forša lieta, tāpēc, ka to lielākoties dara, tāpēc, ka tas ir jautri. Un tas ir tik kolosāli, jo tajā brīdī tu izbaudi procesu, nevis tu tiecies uz to atkal pēc katra. Ir presīta? Nav. Ir presīta? Nav. Es tā aizēju uz 5 treniņiem. Nē, nav. Tas nav priekš manis. Tas ir ģenētiski. To presīti var dabūt tikai ģenētiski. Un tas paiet diezgan ilgs laiks. 3-4 mēneši ir minimālais laiks, kurā vispār skatīties, kas ar mani te notiek. Un tā problēma ir tajā, ka mēs neesam gatavi gaidīt. Mēs neesam gatavi 3-4 mēnešus tagad kaut ko darīt, kaut kādas regulāras fiziskas aktivitātes. Nē, tas nav priekš manis. Man vajag ātrāk. Tu jau mani zini, man vajag ātrāk, šādi man mēdz teikt. Es zinu tavu prātu, bet es zinu arī tavu ķermeni. Un prātam vajag ātrāk, bet ķermenim nevajag ātrāk. Jo tas, ka tev ir jāiepazīst, jāsaprot, ja tās sajūtas, kādas ir, ka es aizēju šāda vai tāda veida treniņu, kas notiek, cik ātri, kas man notiek, cik man ir grūti, cik man ir viegli. Un plus tajā procesā tu sajūti to mīlestību pret kustību. Iespējams, kāds tagad skaļi smejas un domā, nekādu mūžā man nav mīlestība pie kustības. Aizēju pie Madaras 9 trešdienās no rīta, tik grūti, nekad nenākšu atpakaļ. Bet ticiet, man ir cilvēki, kas nāk atpakaļ. Un viņi nāk vēl un vēl un vēl. Un tas, ko viņi saka vienā brīdī, es nevaru bez tā. Jo tas ir tas, ko saka tavs ķermenis. Ja šodien man būtu jāpajautā savam ķermenim, vai tu, piemēram, regulāri sporto, tev patīk kustība. Ja tu vari teikt, jā, es esmu jau iemīlējis, ticis pāri tam
pirmajam, ja, tam valnim, tam pirmajam sēklim, tāpat kā jūrā tev, lai tu tiktu līdz tādam labam dzīvumiņam, kur papeldēt, tev ir jāpāriet pāri tādiem 2, 3 sēkļiem. Bet tev līdz turienei ir jātiek. Dažreiz tā gāja garlaicīgi, labi, tepat kaut ko iegremdēšos, bet tas nav tas. Pareizi? Līdz ar to, lai tu tiktu, sajustu to sajūtu, cik forši ir kustēties, ir jātiek pāri tiem sēkļiem. Un ne visi ir gatavi iet pāri tiem sēkļiem, bet tie, kuri ir tikuši tur pāri un sapratuši, kā ir peldēt dziļākā ūdenī un kāda ir tā sajūta, tie saka, tu zini, tas jau nav par to kustību tik daudz. Man vienmēr ir tik skaisti to dzirdēt. Tas pat reizēm ir no cilvēkiem, kuri man teikuši, nekad mūžā tu mani neredzēsi botās skrienot Rīgas maratonu. Un pēc 4. gada viņš saka, tu zini, ka es uzvelku tās botas un skrienu, es jūtos tik labi. Un tas ir tik skaisti, jo tas, kas sākumā runā, tas ir prāts. Numur 1, tāpēc, ka tam ir grūti. Ja, un viņš saka, nē, šito mums nevajag, mums ir grūti. Numur 2, tas ir tas, ka tu neredzi rezultātu. Lielākais motivators, starp citu, ir tas brīdis, kad tu redzi rezultātu. Tikai tiešām tev ir kaut kāds brītiņš paiet, līdz to rezultātu sāc redzēt. Un 3. motivators ir tas, ka tev vienkārši negribas jau vairāk izvemties pēc treniņa. Ja, teiksim, nāc trešdienās pie manis 9. Tu saproti pēc 2 mēnešiem, klausies, vairs pēc tā augsts intensitātes intervāla man nenāk vēmens, beglabi. Un tas ir progress. Un tu esi iemīlējis to sajūtu, kā ir justies pēc fiziskas slodzes, un vienalga, kāda tā var būt. Tam nav jābūt treniņam pie manis 9. Tas var būt nojaukt vecai mammai šķūnīti. Tas var būt iziet izskriet ar bērniem. Ja, kam maz bērni, viņš brauc ar ričuku. Tas, starp citu, ir mans no lielākajām motivācijām, kāpēc vispār būt fiziski aktīvai un spēcīgai, lai es varu izskriet tam savam 7-gadniekam. Kā būtu, viņš man saka, mamma, klausies, reku, es ar ričuku pa mežu parku, tu skrien. Un es teiktu, nē, es nevaru dēliņu paskriet, man nav enerģijas, es nevaru 500 metrus noskriet, jau aizdusa. Tā es negribu. Man liekas tāda, es esmu lupata. Tā es negribu dzīvot, tāda es negribu arī rādīt viņam piemēru. Un tas arī tas brīdis, kad tu saproti, jebkurā brīdī aiziem noskrienam 3 kilometrus, kādam, kurš ir kārtīgs skrējējs, tas liekas, ka tas tāds nekas tas nav, bet tiešām 3 kilometrus jau, ja tu vari noskriet, tas ir forši. Un tev kāds teiktu, es tev teiktu, tagad balkam botsēm izskrienam, un tev būtu, principā es jūtos diezgan pārliecināts to var izdarīt. Un tā ir tā sajūta, ka tu esi vesels. Tas ir tas brīdis, tad, kad tev rodās dopamīns no kustības. Tas arī ir fizioloģisks process. Mums rodās dopamīns, tas laimes hormons, mūsu nervu sistēma kļūst mierīgāk. Cilvēki, kas sporto arī saka, man bija, vēl nesen runāju pāris dienas atpakaļ arī ar dāmu, kura saka, tu klausies, es reāli, man bija tik slikta diena, es jutos slikti, diena nebija slikta, es jutos slikti, garastāvoklis bija uz 0, domāju, es to treniņu nebraukšu vai braukšu, un tad tas dialogs ar sevi, vai ne, visi zina to, tu iekšējo dialogu, braukšu, nebraukšu. Tā kā filmā Grinch, esat jādzirdējis, iešu, viss neiešu. Jābūt forši, ka tā balss mums tomēr pasaka beigās, ejam, un plus mēs neielaižamies dziļās diskusijās ar sevi. Ja tu ielaidīsies diskusijā, pamodīsies no rīta, kur tas tagad taču nepaspēšu, te neko izstiepties, neko nav, man pat 5 minūtes, man nav jāiet taču zobu tīrīt, tur krāsoties, tur putru vārīt, viss. Ja tu ielaidies ar sevi diskusijās, jo garāka diskusija, jo mazāk varbūtība, ka tu izdarīsi to, kas tev ir jāizdara. Ir tāda brīnišķīgā metode, ka tu skaiti no 5 uz atpakaļ. Tad, kad tu domā, šodien, cik jau te pulkstens, ka nebraukšu uz treniņu, gan jau grupa būs 5, 4, 3, 2, 1. Ja, tu sev ar šo skaitīšanu noņem diskusiju un iespēju tam kaut kādam tiem iemesliem un tiem attaisnojumiem, kāpēc nebraukt. Pirms mēs turpinām, ir laiks našķim bez pievienotā cukura. Un kolosālā alternatīva ir Valio Pro Fils šokolādes muss ar paaugstināto olbaltumvielu daudzumu. Tātad tu saproti, šī dāma man arī saka, es aizbraucu uz to treniņu, pēc tam man bija tāds, pilnīgi cits sajūta, pilnīgi cits tas vibes, kā saka jaunieši. Jā, pilnīgi cita sajūta dienā. Es esmu aizbraucis uz treniņu. Pirmkārt, tā ir uzvara, tāpēc, ka tu neļāvi savam prātam būt lupatai un atrast visus iespējamos iemeslus, kāpēc nebraukt. Protams, iemesli var būt dažādi un dzīve notiek. Sev arī nevajag pārmest, jā, vai, piemēram, tu saproti, šis man būs tik saspringti visi savi tie bērni, pie pulciņam jāizvadā, es jau tur pats kaut kur tai treniņā, tad es neesmu nopircis vakariņas, atbrauc mājās, visi nelaimīgi. Vajag arī, protams, izvērtēt un nevainot sevi. Ja dzīve notiek, tev kaut ko nesanāca ieplānot, tas nekas, tu vari to ieplānot nākamajā dienā, vai jau arī ieplānot vakarā, galvenais sevi nešaust. Jo visdestruktīvākā sajūta ir vainas sajūta. No tās vainas sajūtas, tam nav nekādas jēgas. Kad tu citreiz sāc sevi šaustīt, tev ir tas dialogs, kā es tā, pāc, kā es neaizbraucu, esmu lupata, pasties Madara runā par to, un skaidrs, ka tad es esmu tas, ko viņa saka. Nē, tam nav nekādas jēgas, tu neko nevari mainīt tajā brīdī. Dzīve notika, tā arī tas var būt. Tas, ka mēs jūtamies arī mentāli labāk,
Mēs negribam uz citiem, ja, izšaut visu to savu sakrājušos enerģiju, tas ir reāls fakts. Un tas ir tāpēc, ka tu nomierini savu nervu sistēmu, tavu vielmaiņa darbojās, mēs tiekam vaļā no tā saspringuma, ja tā kā ir negaiss, mums ir negaiss, viņš viss izšaujas, zibens, pērkons, un tad ir tāds miers. Zini to klusumu, tā kā pēc tāda negaisa, pēc vētras, tāds miers. Un tā ir bieži arī pēc fiziskām aktivitātēm. Un fiziskas aktivitātes tā ir tāda, lētākā terapija, godīgi sakot, pasaulē, kas ir. Pirms tu arī pat sāc tur meklēt un risināt. Tas būtu tik brīnišķīgi, ka arī visos mentālās veselības risināšanas kabinetos mums ieteiktu paņemt klāt to fizisko aktivitāti. Un tās ir šīs minimums, tās 300 minūtes mērenās slodzes, tas ir tas, ar ko sākt. Ja tu esi svaras zaudēšanas procesā, tad, es ieteiktu, pat tas nav tas, ko es iesaku, un tie ir arī Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas. Un Stradiņu universitātē tas ir tas, ko māca tādas 400 minūtes mērenas slodzes, kas ir mazliet augstāka nekā, es pastaigājos. Ja tu vari tā kā iet ar mani un blakus pastaigāties, es varētu šitā tagad mierīgi runāt, staigājot, tā nav vairs mērenas slodze. Tev vajag sev padzīt augstāk, ja to pulsu uz tādiem 120 sitieniem minūtē, vajadzētu 120 līdz 140. Protams, vienmēr šeit nelikšu tos saucamos disklēmerus, ja atsaucas, konsultējies ar savu ārstu un pats saproti, vai tev ir kaut kādas atkāpes, ja tajā sirds veselībā, to mums arī vajadzētu visu pārbaudīt, bet principā jebkuram no mums vajadzētu iekļaut savā ikdienā tās 300, savā nedēļā 300 minūtes, svaru zaudējot 400 minūtes mērenas slodzes. Tad, ja tas ir treniņš, ka tas ir pedals starp citu, ja tas ir 120 līdz 140 sitieni visu to laiku, tad tas arī skaitās. Tam nav jābūt tā, ka tev jāiet ārā skriet vai tagad braukt ar riteni tur tādā tempā. Tas arī skaitās, bet aiz slodzē ir jābūt visu laiku. Tev ļoti bieži varētu arī būt, un vispār kopumā cilvēki miksē to sajūtu, ka paliek grūti ar to, ka man kaut kas sirdī. Un ļoti bieži arī cilvēki iet pie kardiologa pārbaudu, un es to tikai atbalstu. Mums vajadzētu savu sirdi pārbaudīt laiku pa laikam visiem. Mums to nevajadzētu aizmirst. Ja? Tas nav kaut kāds, ka tu gribi pārbaudīt tikai tad, kad ir slikti. Tu pārbaudi tad, kad ir labi, lai nebūtu slikti. Un to sauc par prevenciju. Un par to arī ir šis podcasts par laicīgu novēršanu. Ja? Ka mēs negaidām, kamēr ir slikti, bet mēs pārbaudam savu veselību un sevi arī tad, kad ir labi. Mums liekas, es nevaru jau vairāk, man sirds lec pa muti ārā. Ja tā sajūta ļoti rēti, praktiski manā praksē, es pat neatceros, kad būtu bijis, ka tiešām tā ir saistība ar sirdi un ar pašu pulsu. Ir reizes, kad tas pulss kāp augšā, un ļoti bieži tas, ko es esmu pārbaudījusi, ir tas, ka mēs vienkārši sākam ļoti baidīties no tās sajūtas, ka sirds sāk bišķiņ ātrāk pukstēt. Un ir reizes cilvēki, kas ir piedzīvojuši trauksmes un panikas lēkmes savā dzīvē, īpaši uz šo kļūst tā kā sensitīvi un jūtīgi, tāpēc, ka tā sirsniņa sāk daudzīties pēkšņi, ja, ka tas nav tāds ilgstošāks, bet tu tā kā sāc kustēties un, protams, pulss ceļās, un tas prāts un ķermenis to atcerās kā toreiz, tad, kad es sēdēju mājās un man bija panikas lēkme. Un tas vēl vairāk ceļ augšā šo pulsu, un cilvēkam liekas, man no fiziskas slodzes, man ir sirds kaut kādas problēmas. Un tajā brīdī, kad mēs atslēdzam, tad, kad mums jau izveidojušās lielākas attiecības arī ar cilvēku, ko es trenēju tādas tuvākas, ka viņš man vairāk uzticās, es mēdzu un arī jautāju, kā ir ar šo, vai ir kaut kādas reizes, vai tev tas sirds, tas pulss arī ceļās miera stāvoklī. Un ir visbiežāk arī saka, ka jā, un mēs izrunājam un saprotam, tev jāpasaka savam prātam un savam ķermenim, mums nav tagad trauksme, mēs sportojam. Mums nav trauksme, tu esi drošā vietā, mēs tikai sportojam. Un tas pat arī palīdz, un tas arī uzlabo, un laiku pa laikam cilvēks arī pats man dod šo atsauksmi, tu zini, es tad kā tās trauksmes mazāk jūtu. Tāpēc, ka tu trenē savu sirdi, tu trenē savu nervu sistēmu un atgriežoties pie tā, ka nervu sistēma tiešām uzlabojas tajā brīdī, kad tev ir fiziskas aktivitātes. Un to es esmu neskaitāmas reizes pārbaudījis savā praksē kā fitnesa treneris, kur cilvēkam uzdodot pēc kaut kādiem 3-4 mēnešiem jautājumu, kā tev starp citu ar tām trauksmēm vakarā, ka tu gulēt, vai tu jūti, tu zini, ne tik daudz esmu jūtis. Viens ir tas, ka tu paliec, tev tā tiešām tas pulss paliek trenētāks. Otrs ir tas, ka tev tā nervu sistēma nomierinās. Trešais, ka tev veidojas tā pārliecība par sevi vairāk, saproti, ka tu māki ar sevi sarunāt, tu māki nomierināt sevi, nevis ieslīgt tajā trauksmes purvā. Un tā ir traka sajūta, es to pilnīgi saprotu. Un tas, kas mums ir jāapzinās, ka tas ķermenis ir manipulējams labā nozīmē manipulējams dzīves organisms, kurš viens ir, ja viņš pats tur darbojas tajā savā kaut kādā plūsmā, tad viņš arī aiziet, mēs to nekontrolējam. Bet otrs ir, ka tu vari ņemt grožus pār sevi un arī tiešām sev pateikt, šis
Šobrīd mēs nomierināsimies. Ja, tad tas ir mērenā slodze tā 300 minūtes nedēļā. Tas ir viens, ko mēs ieliekam. Otrs ir, ka mums tie spēka treniņi ir vajadzīgi. Un te mēs nerunājam par sakačātiem milzīgiem muskuļiem. Bieži ļoti īpaši vīriešu kārtas pārstāvjiem viņi nāk, kāds ir tavs mērķis sportošanai, vai tad, ja es lūdzu arī pierakstīt kaut kādos tādos grupu veidu pasākumos, kāds ir tavs mērķis? Nē, es negribu tur tāds sakačāts būt. Nē, tas nav priekš manis, nē. Un pēc tam, ja pretī ir tiešām sakačājies treneris, ja tur ar kārtīgiem muskuļiem, es negribu būt tā kā viņš. Nu, tāds kā viņš, es taču negribu būt. Un tas ir kaut kāda tāda pretestība, mērīšanās, ja, kas notiek, tāpēc, ka mēs redzam tādu ļoti izteiktu, uzskatāmu tagad to muskuļu mērķi. Vai arī, kas saka, nu, es negribu sakačāties tā kā tās sievietes tur. Ka tas uzskats, ka tagad sieviete varēs sakačāt lielus muskuļus. Sievietes var uztrenēt lielu muskultūru, ne tādu kā vīrieši, tāpēc, ka vīrieši jau ģenētiski, jau evolūcijā, vienkārši anatomiski ir savādāk kā sievietes ar 20% lielāku spēku. Es nekad nevarēšu būt fiziski spēcīgāka, pat īstenībā, gandrīz nekādā fiziskā formā. Varbūt par 150 kg vīrietis, kurš vienkārši nejūt tas, ka viņš nav spēcīgs, viņam vienkārši ir tauku procents tāds, ka viņš nespēja kustēties, kustība brīvība. Bet es katrā ziņā nevaru būt spēcīgāka, lai cik es trenētos spēcīgāka par vīrieti. Tas vienkārši tā anatomiski ir uztaisīts. Mēs varam gribēt būt, ja mēs esam vienlīdzīgi visādi citādi, es to absolūti atbalstu. Tomēr mums ir jāsaprot, ka anatomiski sievietes ķermenis nav tāds pats kā vīrieši. Un tas arī tādā evolūcijā speciāli tā ir uztaisīts, jo kurš tad vilka to mamutu mājās, ja ne jau sieviete gāja vilka mamutu. Sievietē ir apmēram par 14% lielāks šis tauku procents, tāpēc, ka sieviete sēdēja alā un sildīja bērnu. Un, lai viņa nenosāltu, kas viņu sildīja? Tauku procents. Tas vienkārši anatomiski tā ir. Tāpēc arī tas, ka sieviete tur uzkačās tagad kaut kādus milzīgus muskuļus, tas ir tāds mīts. Protams, tās dāmas, kas arī ļoti mērķiecīgi 5, 6 reizes ir, pat kas katru dienu trenē muskuļus, mēs varam tikt līdz labai tai muskultūrai attīstītai, bet tas nav tāda norma, kuru tad sieviete tagad arī attīstīs. Tomēr tam muskulim ir jābūt attīstītam, viņam ir jābūt blīvam. Kāpēc? Nevis, lai mēs tiešām tur visi tagad būtu tagad Hulki vai varētu tur Magic Mike performēt filmā, bet tāpēc, ka muskulim ir ļoti svarīga loma tavā ķermenī. Viena lieta, protams, tas tur skeletu, tā ir tāda balsta sistēma, gan muskuls tur skeletu, un ko vēl svarīgi piemetināšu savai pilates pasniedzējai, ja? Jo, lai mēs to svarīgi uzsveram, ka tas, kas arī tur mūsu skeleti, ir ne tikai pats muskuls, jo muskuls viens pats, viņš būtu tā kā tāda gaļa. Tu noliec tādu gaļu uz dēlīša, un tas, kas to tur kopā, ir fascija, kas ir apkārt. Ja? Tātad skeleti tur gan muskuls, gan fascija, kas tāda plēvīta apkārt, tāpēc mēs tā stingri arī turamies. Tas ir viena lieta. Otra lieta, tā spēlē ļoti lielu lomu hormonālajā sistēmā. Ja, mums tieši sievietes arī bieži tas, kas šobrīd ir ļoti aktuāla tēma, ir perimenopauze un menopauze, par ko dažreiz sievietes baidās, tā kā viss tad ir slēdzas ciet, gaisma izslēgta, viss mēs ejam pensijā, sienam lakatiņu, ja, un tagad dadām zeķes. Tam tā nav jābūt. Un tā lielākā prevencija, lai mēs tos simptomus nejustu tādus, kādus var just, ir spēka treniņi. Un tas ir absolūti lētākais veids, godīgi sakot, kā mēs varam uzturēt to savu hormonālo sistēmu veselu ar spēka treniņiem, jo tas muskuls būs blīvāks, un muskuls piedalās arī hormonālās sistēmas darbībā. Numur 3 lietas super būtiska. Un dažreiz arī to mēdz izmantot tādā cukura kontekstā. Tev gan ir jāatcerās, ka cukurs nav tikai tas, kas es tā kā apēdu un noskrienu. Cukurs arī aiziet uz tām baktērijām, par kurām es arī runāju šajā epizodē, tāpēc nedomā tikai apēdīšu savu saldējumu un noskriešu, nē, viņš nonāk arī pie baktērijām vēderā. Tomēr muskulis glabā cukuru, muskulī glabājās glikoze. Ja, muskulis patērē glikozi, jo tu tad teorētiski, jo attīstītāka muskuļu masa, jo labāk notiek cukura līmeņa regulācija tavā ķermenī. Tas varētu likties, tad var ēst vairāk saldējumu, ja mēs aizmirstam par baktērijām un iekaisumiem vēderā, tad praktiski jā. Tā tas ir, jo tam muskulim tas cukurs ir jāizmanto daudz vairāk. Ar attīstītāku muskuļu masu ir veiksmīgāka vielmaiņa, jeb ātrāka vielmaiņa. Te es gan gribu pieminēt, ka teorētiski cilvēkam vecumā no 25 līdz 60 gadiem vielmaiņas ātrums nav tā, ka mainās. Mums plus mīnus ir līdzīgs. Tas, kas mainās tas, ka mēs paliekam aptaukojušākie. Tā kā aptaukojamies vairāk, lielāks šis tauku procents. Un taukiem vajag daudz mazāk enerģijas. Tauki tādi sēž mājās, tādi tauki.
Man nevajag ne enerģiju, neko, ja. Muskulis ir stingrāks un muskulis ir savādāks. Tie ir divi dažādi audi. Bet muskuļiem vajag vairāk enerģijas. Līdz ar to tavam vielmaiņa darbojas vairāk, patērē vairāk enerģiju, kalorijas. Līdz ar to cilvēks, kas iespējams, man pat ir arī zināmi cilvēki, kas diezgan daudz arī sporto, trenē muskuļus un arī močītās savus nutellas maizītes. Bet tas liekais svars neveidojas. Tas īstenībā ir profesionāliem arī sportistiem bieži. Jā, viņi trenējas, un tad viņi ēd to pašu kaloriju daudzumu, un tad viņi vienkārši arī izplūst ļoti liekā svarā. Viens tas ir enerģijas daudzums, kas tiek patērēts, bet tāpat tas netiek patērēts tik daudz, cik viņi apēd. Jo to sacensību laikā tiek apēsts tik liels kaloriju un cukura daudzums, ka tik daudz jau viņiem nevajag. Vienkārši ir attīstītāka muskuļu masa, un tam muskulim vajag vairāk enerģijas. Līdz ar to nevis vielmaiņas daudzums, vielmaiņas ātrums samazinās, bet tā ķermeņa uzbūve samazinās. Mēs paliekam ar vāju muskuļu masu, ja vispār nekādu. Ja nav tā, ka nekādu kaut kas jau tur ir, un ar attīstītāku tauku procentu. Līdz ar to mūsu ķermenim nevajag enerģiju, un mēs paliekam arvien aptaukojušākies un aptaukojamies arvien vairāk. Latviešu valodas literatūras skolotājs piedodiet. Lūk, tātad tie ir ļoti tādi spēcīgi iemesli, kāpēc nostiprināt savu muskuļu masu, domājot ne tikai par savu vizuālo izskatu, bet domājot par to kopējo ķermeņa veselību, kopējo tā anatomiju un fizioloģiju šajā gadījumā, pat arī bioķīmija strādā diezgan ar neapgāžamiem pierādījumiem, ka jo attīstītāka muskuļu masa, jo labāk. Un šeit varētu likties, ko viņi runā par muskuļiem. Tu paskaties uz viņu, vienkārši tā kā cālis apsēdi, nekā tur nav. Bet man ir attīstīta muskuļu masa, tas muskuļu kilogramu daudzums manā ķermenī ir priekš arī ņemot vērā vecuma grupu. Tas ir ļoti pie augšējām atzīmēm. Lai arī tu tur neredzi manī tagad liels attīstīts muskuļus. Bet tie muskuļi tur ir, un tas tauku procents ir ļoti minimāls. Un tas, kurš šobrīd saka, ka tu klausies, es visu laiku strādāju, es skačāju tos muskuļus, es trenējos, bet es esmu svara zaudēšanas procesā, bet es neredzu, kā gribās tos pleciņus redzēt, to bicepsu, to. Bet ja pa virsu ir tauku procents, tad mēs nevaram redzēt. Tā pirmā lieta, starp muskuli un ādu ir tauki, tad mēs neredzam to muskuli. Tāpēc tas ir paralēls process, kurā mēs iekļaujam visas šīs komponentes, par kurām mēs arī šodien runājam. Mērena slodze, tie paši spēka treniņi, protams, patērē vairāk enerģiju, kurus mēs ņemam tā kā no taukiem, no tiem mēs atbrīvojamies. Un vienā brīdī, kad tu būsi ticis vaļā no šī liekā tauku procenta, tu sāksi redzēt arī izteiktākus muskulīšus. Tāpēc nepadodies pēc pirmajiem 3 treniņiem, nepadodies arī pēc pirmajiem 3 mēnešiem un ievies to kustību. Nevis kā tādu, kā man ir jāizvelkas un kā man nepatīk, atrodi, kas ir tas, ko tev patīk darīt, lai arī tas ir pedals. Sāc kaut vai ar pedlu. Vienkārši sajūti to kustības prieku un to foršo garšu, kurā tavs ķermenis ir dzīvs, spēj kustēties un visas tās foršās lietas, kas ir no sporta. Tu zini, citreiz man pat arī, kad ir tas ziemas laiks, tumšais, man liekas, pāc, tā ir tik tumšs, un es domāju, cik labi, ka ir sports. Tiešām tas prāts tev aizved pie tāda, cik labi. To neviens tev nevar atņemt. Kustība, protams, dažādas lietas notiek, es runāju par kopējo tādu cilvēku, kurš ir spējīgs kustēties. Tu nevari aizliegt, iziet ārā paskriet. Tu nevari aizliegt, mājās uztaisīt treniņu, atvērt kaut kādu video. To neviens nevar aizliegt un aiztaisīt ciet. Līdz ar to man ir liels prieks vispār būt pateicīgam par to, ka ir sports un ka ir iespējama kustība. Tāpēc atrodi to veidu, ko tev patīk darīt. Treneris, starp citu, arī fitness treneris arī ir laba investīcija kaut vai vienu reizi. Aiziet pie fitness trenera, pateikt, kas ir ar mani, kāda ir mana sagatavotība, ko man vajag darīt. Jā, tā kā nebaidīties, nesākt nedarīt, tāpēc, ka tu nezini kā. Atrast veidus, kā kustēties un sākt pamazām soli pa solītim, jo veselā miesā mīt vesels gars. Paldies tev, ka tu biji šodien šeit, un mēs tiekamies jau nākamreiz. Atā!